saka, tā visa tā teritorija viss bija. Kādu plānu ir iztaisīt no šitiem satrūdējušiem kruktiem līdz mūsdienu automašīnu stāvvietām? Un tā, gan ziemā, gan vasarā, Ļeņins caur šahtas kantora logu nolūkojas uz kapulauku, it kā gribēdams sacīt to pašu, ko pauž uzraksts pie šahtas ieejas. Spasiba za trud. Paldies par darbu. Nevienu cilvēku šeit nevar piespiest dzīvot. Tā par šiem mežonīgajiem ziemeļu apvidiem pirms 200 gadiem teicis Krievu cars. Taču boļševiki jau 1918. gadā nolēma šeit meklēt ogles, un padomju varas sasniegumi šo vietu apgūšanā ir tiešām iespaidīgi. Ir iegūti jauni naftas lauki, uzbūvētas ogļu un rūdu raktuves, kas apgādā visu Krievijas ziemeļu reģionu, ieskaitot Ļeņingradu, ar enerģiju un izejvielām. Saimnieciskā attīstība turklāt stipri cēlusi strateģisko potenciālu. Un šajā mazapdzīvotajā polārajā apgabalā, kur līdz tam dzīvoja vienīgi vietējie komiešu mednieki un zvejnieki, tas viss tika veikts ar vergu darbu. Pirmie vergu kontingenti šeit tika ievesti 30. gados, un kopš tā laika oficiālā propaganda ir nepārtraukti skandinājusi, ka grandiozos panākumus PSRS industrializācijā sasniegusi brīvā un pašaizliedzīgā padomju tauta komunistiskās partijas vadībā. Ka liels nopelns šeit ir bijis komjauniešiem un stahānoviešu kustībai, kas īstenībā bija vēlnišķīgs izdomājums, kā no strādājošajiem sacensības veidā izspiest visu enerģiju bez atlikuma. Monstruozie stahānoviešu kustības pieminekļi līdz pat šai dienai vēl redzami šajās uz kauliem celtajās pilsētās, kuras turpina dzīvot savu dīvaino padomju dzīvi. Skan dziesmas par kalniem un lejām, kad atkal līksmība sirdīm un dziedām, kad mēs pa laukiem un virsālam ejam, tad skaista dziesma mums vienmēr līdzi iet. Lai dziesma atskan uz drošību un brīvi, lai it kā draugs tā uz priekšu mūs stāv, jo kas ar dziesmām atklājot savu dzīvi, tam vienmēr laimes un uzvaru ir daudz. Un jautra dziesma dod spēku mūsu darbām, tā arī grūtākā sijas mums veikt. Mēs vienmēr spītējam liktenim skarbām, un gaišai nākotnei gribam pretim teikt. Lai dziesma atskan uz droši un brīvi, lai it kā draugs tā uz priekšu mūs stāv, jo kas ar dziesmām atklājot savu dzīvi, tam vienmēr laimes un uzvaru ir daudz. Bet ja reiz naidnieks mums uzbruktu vārtī, tad atkal cīniņā dziesmā mūs stāv. Un celties sevi spēcīga sargi, par savu zemi tie visi cīņas stāv. Lai dziesma atskan uz droši un brīvi, lai it kā draugs tā uz priekšu mūs stāv, jo kas ar dziesmām atklājot savu dzīvi, tam vienmēr laimes un uzvaru ir daudz. Jo kas ar dziesmām atklājot savu dzīvi, tam vienmēr laimes un uzvaru ir daudz. Строили заключенные 58-я статья. Jā, šo torni arī būvēja politieslodzītie, saka šis Intas iedzīvotājs, un pastāsta, kādi viņam ir bijuši konflikti ar komunistiem.
Pēdējā laikā šādu palielīšanos ar šādām savas biogrāfijas epizodēm sarunās nākas dzirdēt aizvien biežāk. Uz sienām parādas uzraksti nost padomju buržuāziju. Vorkutā 300 čekas virsnieku vairs netiek galā ar pieaugušo streiku kustību. Tomēr līdz apātijai izmocītais un vēl snaudošais tautas vairākums vēl nespētu noticēt, ka jau pēc gada šī bezjēdzīga, bet reiz varenā padomju impērija būs sabrukusi.